Lūk, tik daudz vietas aizņem trenažieris, ar kuru mēs varam sākt trenēt. Ar ko sāksim? Sāksim ar roku, ar bicepsiem. Trenējam bicepsus, trenējam tricepsus, trenējam diagonālās klūšu kustības. Gribam imitēt svaru stieņu celšanu. Lūdzu, lūk, mums ir svaru stieņas. Gribam trenēt savus starplākstiņu muskulīšus. Vienmēr būs duļu kliņķis un lūdzu starplākstiņu muskuļi, kuri nodrošina, lai mums neveidotos šī te apaļā mugura, lāpstiņu fiksatori. Lūdzu, strādājam ar gumiju vienkārši kā parastu espanderu. Lūdzu. Uzmanību, neļaujiet gumijai strauji raut jūsu rokas, jo tā var savainot muskuļus. Mums nav velo trenažieri. Gribam kājas muskuļus trenēt. Lūdzu. Gumijai jāizvēlas tāda pretestība, lai varētu vingrinājumu ritmiski atkārtot 10–20 reizes. Lūdzu, kājas viena muskuļu grupa, tātad mugurējie muskuļi, pagriežamies pa 90 grādiem. Kājas pievilcēja muskuļi, pagriežamies pa 90 grādiem. Kājas saliecēja muskuļi, gūžas muskuļi, pagriežamies pa 90 grādiem. Kājas atvilcēja muskuļi. Gribam darboties, lūdzu, ar kājas muskulatūru. Nav problēma. Tur ir bumeņi. Mums vajadzīgs trenēt kājas ceļa saliecēja muskulatūru. Nav problēma. Mums ir vajadzīgs trenēt ceļa stabilitāti. Nav problēma. Es ļoti atvainojos. Gumiju mēs varam piesiet pie galda kājas, pie skapja kājas, pie radiatora. Galu galā tāpatās mēs varam darbināt visu plecu joslu. Ārā ir labs laiks, bet mēs zinām, kad ir skriet ļoti veselīgi. Redz, un pastāstiet pārējām kolēģiem, kāda ir sajūta tagad skrienot. Neļauj, kas skriet. Tā, aizņemšu vaļā, un tagad dariet to pašu. Tagad es griežu. Nē, uz vietas, labi, uz vietas. Uz vietas vienkārši paskrieniet. Uz vietas. Ir savāds sajūtas. Pirmīgi jūs skrējāt kārtīgi, it kā pret kalnu. Jā. Grūti. Jā. Grūti skriet. Jo visu laiku gumija viņi vēl pie manis klāt. Lūdzu, piesiet sevi pie duļu kliņķa, pie āķīša. Lūdzu, trenažieris, skrejcaviņš, bet tas viss jums ir ievāžams kabatā.